Sveiciens visiem mūsu sportveju skatītājiem. Šodien mēs esam ciemos Jūrmalā MMA fighting klubā. Tas ir Edgars, bet vairāk par sevi un par savu klubu viņš, protams, pastāstīs pats. Sveiki visiem. Es ar ņem draugā, ja? Jūs esat ciemos mums Jūrmalā, kā jūs šodien redzējāt, mēs normāli dragājam. Mēs neslinkojam arī vasarā, neslinkojam un diezgan nopietni strādājam. Šodien treniņš jau bija 2,5 stundas. Kā jūrmalnieki mēs izmantojam arī jūru, kokus, dabu, smiltis, kalnus un, protams, mūsu foršo zālīti. Ko mēs par sevīm pastāstīt? Mēs esam jau 5 gadus. Esam piedalījušies ļoti daudzās sacensībās. Mums ir ļoti daudz augstu rezultātu. Braucam arī uz ārzemēm. Pagājušajā gadā trenējamies spēcīgākajā klubā Vācijā, MMA Spirit. Šogad brauksim vēl uz Holandu trenēties. Tā kā mums ļoti patīk iegūt pieredzi arī citos klubos, jo tas ir interesanti, jo MMA ir ļoti plaša tāda spektra un no daudziem var mācīties, no dažādiem cīņas stiliem, un to mēs darām. Šeit ir forši, mēs esam draudzīgi, kā jūs šodien redzējāt. Nu, tā kā tā. Varbūt tu vari nosaukt kādu vislielākā atšķirība, ja? Kas atšķirās no tā basic cita stila, piemēram, kickboks vai taekwondo, jo šodien es šeit redzēju krietni savādākus treniņus nekā es kaut kad bērnībā, kad gāju gan uz kickboksu, gan uz taekwondo. Ja tu zini nozīmi MMA, kas ir mixed martial arts, mēs izmantojam tad pārsvarā K1, taiboksu, grapplingu, ņemam to pašu arī judo. Pats esmu arī profesionāli nodarbojies ar karatē, un tad mēs arī būtībā ņemam tāds arī karatē uzdevumus, kas attīst tieši uz ātrumu. Mēs ļoti strādājam uz ātriem izšāvieniem, ko mēs arī šeit ļoti izpaužamies. Un kur tu esi trenējies? Es nezinu, kickboksā tu esi trenējies, ja? Mazliet kickboksā un vairāk taekwondo. Tas ir kaut kas jau līdzīgs, bet saka, mēs kombinējam. Mēs ļoti ņemam visus spektras, jo labam cīkstonim jāmāk visu. Bet es uzskatu, ka nav jāzina viss pilnīgais grapplings, pilnīgi viss tur K1, bet ir jāņem tieši tie īpašākie, specifiskie uzdevumi. Ja, es kā treneris esmu ļoti daudz ko trenējies, un es arī no visiem trenējiem neņemu visu. Es paņemu to, kas man liekas, kas būs efektīvākais cīņā. Un to mēs ar puišiem arī strādājam. Mēs arī saviem puišiem sāku, nevajag visu iemācīties. Katrs ņem to, kas viņam labāk izdodas. Vienam ir nenormāli labs sāns sitiens, viņš ar to sāns sitienu var visu uzvarēt. Visu cīņu tika izpildu sāns sitienu, bet viņam ir ļoti labi izstrādāts. Un tad mēs tā arī cenšamies, katrs ņem to, ko viņam vajag. Runājot par tavu sporta karjeru, kad tu viņu uzsāki, ko tu esi sasniedzis? Es ar cīņām nodarbojos no 9 gadu vecumu, sāku ar karatē. Kā man liekas, daudz bērni saskatījušies karatē filmas, palūdz mammai lēzad. Un karatē laikā es ļoti daudz augstu sasniegu. Augstākais ir pasaules čempionātā IBSSA versijā 2. vieta, vicečempions, kas norisinājās Latvijā. Tas tāds augstākais. Rīgā ir medaļas iegūts, Jūrmalā ir vairākkārtējs čempions tieši pa komitē. Pie MMA Anglijā vienreiz startēja tieši Coventry pilsētā, atklātajā čempionātā. Tur man drusku grūtāk gāja, bet pretinieks bija ļoti labs un cīņa bija ļoti interesanti. Un tad es ļoti daudz kur sāku trenēties papildus. Un tad man ļoti tas viss patīk un tas savu zināšanas dod puišiem. Kā tu nolēmi palīdzēt jauniešiem un vispār trenēt jauniešus? Vai tas no zila gaisa vai kaut kāda motivācija? Pats pēc izglītības esmu sporta skolotājs. Es sāku strādāt skolā par sporta skolotāju, un tad jau es sapratu, ka tas ir tas, kas man patīk. Man patīk audzināt, trenēt un galvenais redzēt rezultātu. Un es jau bērnībā zināju, ka būšu treneris, tāpēc izmācījos sporta skolotāju. Skolā iegūt tādu lielāku pieredzi bērniem, tieši jauniešiem. Un tas bija man aicinājums. Kā jau es teicu, man patīk redzēt rezultātu. Tas ir, ja es redzu rezultātu, tas man dod spēku vēl trenēt tālāk un tālāk. Varbūt tu vari kādu no savas grupas izcelt, kas varbūt ir ļoti labi startējis. Es, kamēr šeit staigāju, filmēju, man daži simpatizēja, iepatikās, kuri tiešām labi strādā. Varbūt tu vari nosaukt savus tādus, varbūt, kuri visvairāk izcelto. Jā, protams, man ir savi favorīti, man ir savi
puiši un meitenes, kas man ļoti arī patīk, tie, kas jau trenējas ļoti ilgu laiku. Priekšrok tad dodas meitenēm. Tā ir mūsu Neila, kura sāka trenēties pie maniem vēl maza būdam karatē grupā bērnu. Viņa izauga diezgan labi, tehniski, un tad viņa pārgāja uz MMA grupu ar puišiem. Būtībā tur arī viņa izauga, viņa ļoti labs rezultāts mums ir parādījis. Pēdējā laikā viņa piedalās ļoti daudzās sacensībās, kā tagad bija Geto Games, Eiropas čempionātā Pankrationā piedalījās, atklātajos ringos piedalās un ļoti labiem rezultātiem Eiropas čempionātā 2. vieta. Atklātajos ringos ar ļoti skaistām uzvarām viņa ir izcēlusies. Un tagad viņas karjera, teiksim, nevar teikt karjera, bet viņas, teiksim, tādas zvaigžņu stunda ir tagad sākusies. Viņa to ir izjutis un tagad viņa ļoti, ļoti aktīvi trenējās, neizlaiž nevienu treniņu. Tas ir pa meiteni mūsu. Noteikti no puišiem tas ir Rāgners Džigurs, kurš jau tagad Imantā manā 2. grupā pats jau vada treniņus. Viņš jau kā treneris strādā, un viņš arī sākumā, kad sāk trenēties, pie mums jau bija ļoti spēcīgs rakstura. Nepavēlt viņu Latvijā sauc pa zvēru, jā, jo viņš arī kustās kā zvērs. Un viņš man ļoti simpatizē. Ir vēl dažādi puiši, tas pats Viktors Kočetovs, Denis Stepānovs, kuri mums ir klubā ir izcīnījuši tiešām labus rezultātus. Ja puiši turpinās, būs ļoti labi rezultāti. Tas pats Artūrs Leisāns, mums ir jauns puisis, kurš trenēs būtībā pāris mēnešus, bet jau arī piedalījās jau Eiropas čempionātā, Pankrationā. Atklātajā ringā pagājuši sestdien ļoti skaisti uzvarēja pretinieku. Tā kā visi man puiši ļoti mīļi, un meitenes neapvainojas, kādu nenosauc. Visi nāk un cīnās, un tas man ļoti, ļoti patīk, un prieks par to. Cik es noskatījos jūsu treniņos, plus mīnus, meitenēm nav nekādas tās sauktamās tās pablaškas. Jums visi uz plus mīnus uz viena līmeņa močī. Jā. Es varu pateikt. Protams, mums nekāds atlaids nav ne meitenēm, puišiem nepavēl, tāpēc Neila trenējās kopā ar, teiksim, pieaugušiem džekiem, un viņas līmenis tā arī izauga. Ja es dotu kaut kāds atlaids, viņa neizaugt. Visi fiziskie, visi standarti iet vienādi. Tas ir visur Eiropā, kur mēs esam trenējušies, arī mēs esam paši to redzējuši. Nekad meitenēm nav atlaids. Meitenēm pat vairāk var uzspiest kaut ko, jā. Runājot par treniņiem, šodien mēs trenējāmies gan zālē, gan ārā riepas metām, gan skrējām kalnā un finišā mēs vēl pa jūru ņēmāmies. Vai treniņi vienmēr ir tik gari un vienmēr ir tāda daudzveidība? Cik daudz es ar sportistiem darbojos, esmu pamanījis tieši šajā veidā, šajā treniņā, ka bija kaut kāda tomēr ne tikai MMA piegaža, bet tādi kā multifunkcionālie treniņi, kaut kas tāds. Vari nokomentēt? Jā. Vasaras periodā mums tiešām ir ļoti aktīvi treniņi, mēs tiešām ejam ārā, mētām riepas, skrienam uz jūru, ūdenī mums bija pirmo reizi, jo mēs ar puišiem jau, pirmoreiz šajā vasarā, jā. Mēs ar puišiem jau sen cenšamies izdomāt, un jūs bijāt labs iemesls, lai parādītu, kad mēs to darām, jā. Un šodien bija ideāls ūdens, un mēs to arī izmantojām. Es pieļauju, ka nākam treniņu mēs noteikti to darīsim. Jūs mums devāt tādu iedvesmu iet tajā ūdenī. Bet uz kalnu mēs skrienam gandrīz diezgan bieži. Kalns, kā jūs redzējāt, viņš ir šausmīgi jau izdangāts. Tas ir mūsu roku darbs. Runājot par šiem multifunkcionāliem treniņiem, es pats arī vādu CrossFit grupu. Un sākumā savos treniņos es tik ļoti nespiedu uz fizisko, bet laikam ejot sacensībās mēs secinājām, ka fiziskais ir būtībā ceļš pēdējās 30 sekundes ir vissvarīgākais. Ja cīkstonim ir labs tehniskais, bet slikts fiziskais, viņš cīņu neuzvarēs. Ja otrs labi noturēsies un noturēs līdz to pēdējās sekundes, viņu vienkārši, kā saka, nomasēs. Tāpēc mēs ļoti, ļoti strādājam tagad uz fizisko un uz tehniku. Ja, jo fizisks cilvēks var noturēt, un, kā jūs ziniet, ja neesi nogurst, arī domāšana strādā. Ja, tik līdz nogurst, domāšana atslēdās, viss atslēdās. Un šodien, protams, CrossFit elementi mēs ņemam, dragājam, un, manuprāt, tas ir baigi labi. Vai tu iesaki saviem audzēkņiem arī nodarboties zālē, piemēram, palielināt masu, lai būtu masa, vai tomēr ir vajadzīgs noteikti kaut kāds sausums vai priekš ātrām kustībām vai vēl kaut kas, jo, cik es zinu, daudzi stereotipi domā, ka tie uzkačātie ir galīgi nekustīgi.
Mums ir tā, mums ir šeit pat augšā ir Hasks sporta zāle, mums ir ļoti slaba sadarbība viņiem, un es arī dzēnu puišus uz šo zāli, es arī pats viņu apmeklēju. Ar tiem svariem ir dažādi, man ir daži puiši, kas ir vairāk tā kā cīkstoņi, viņi ir tādi masīvāki, viņi vairāk iet uz cīņu, viņi to masu saglabā. Ir tādi, kuri ļoti to ātrumu grib uzturēt, un viņi tā kā dzen to masiņu nost. Mums ir ļoti dažādi sportisti. Labs piemērs, tieši runājot par šiem spēka treniņiem un zāli, ir Raimonds Kārlis Miķelsons, čau Raimi. Viņš pirms tam piedalījās ļoti daudzās sacensībās, arī labs rezultāts ieguva, bet pēdējās sacensībās viņš arī pats to jūt, un es viņu katru treniņu dzenu, ka viņam ir jātrenējas svaru zālē, jo viņš vispār netrenējās, un tas spēks tomēr pietrūks. Jā, tehnika var dot, bet es to saucu par zīmēšanu. Jā, ja tu sit pa gaisu, viegli pa maisiņam, ir jābūt spēkam. Un es viņu sāku dzīt uz zāli, viņš tagad ļoti nopietni vasarā sāk apmeklēt zāli. Nu, sāk arī spēks parādīties, viņš apsolīja, ka viņš arī turpmāk tagad apvienos cīņu ar svaru zālīti. Tā kā svaru zāle noteikti ir vajadzīga, ja savādāk mēs zīmējam tikai. Treniņi ir skaidrs. Svaru zālē arī ir skaidrs. Kā ir ar uzturu? Vai tu spied arī kaut ko uz uzturu, vai varbūt tu lieto, vai arī tavi audzēkņi lieto kaut ko no sporta uztura, piemēram, kā pre-workouts vai vēl kaut kas, lai būtu tur tāds zvairīgāks tas treniņš? Es tā baigi nekontrolēju, puišiem pa somām neskatos, bet pats es redzu, kad daudzi pēc treniņa dzer to pašu piena spēku. Daudzi, esmu pats redzējis, pirms treniņa iedzer kaut ko. Pats arī agrāk pirms treniņiem dzer tos pre-workouts, tos enerģijas, bet es sapratu, ka viņi ir slikti. Priekš maniem noteikti, jo es ļoti pie viņiem pieradu. Tik līdz tu viņus neiedzer, to nav tāda enerģija, un tad es tagad vienkārši kafiju pirms treniņa iedzeru. Man tas baigi palīdz. Vienkārši iebraucu tepat Latvijas naftā, nopērku kafiju, man ļoti garšo, un viņi man tiešām palīdz. Es to esmu atklājis pēdējos 2 mēnešus. Bet pa pārējo uzturu pats es, protams, ļoti piedomāju pie tā. Pa puišiem mēs esam runājuši par to, mēs ļoti par to esam izrunājuši, bet vai daudz to dara, to es neizkontrolēju. Bet, pienspēks viņi dzer. To esmu redzējis, tas iet uz urā. Kā ir ar jaunpienācējiem? Vai bieži atnāk, piemēram, kāds jauniņais, jā, viņš paskatās, nē, tas nav priekš manīm, tur 1-2 treniņi tur un pazūd lapās. Vai ir tādi, vai tomēr, tu gan jau kā treneris, jā, esi pamanījis, kāda ir mūsu jaunatne? Vai agrāk mēs bijām stiprāki, jā, nekā tagad? Un vai tomēr jaunatnē labāk savu nopirks jaunu iPhone vai atnāks uz treniņu? Tagad par cik MMA ir, tā jau tāda, man liekas, tagad drusku stila lieta. Esmu ievērojis, kad atnāk jaunie, pieņemsim, jā, un viņi ļoti ar to stilo, tādā ziņā, ka liek Facebookā, visi draugi redz, ka viņi tā kā nāk uz MMA, bet viņi ir parasti tie, kas arī ilgi nenoturās. Jā, sākumā varbūt tas ir stila jautājums, bet ļoti daudz puiši tā kā nezinu, kas viņus sagaida, bet atnāk un, lielākā daļa, teikšu, procentuāli. Paliek vismaz gadu. Jo ar treniņiem ir tā, ka ja vidēji puisis sāk trenēties 15 gadu vecumā, tā ir skola vēl. Un tad sākās vidusskola vēlāk, tur sākās sākās arī darbi. Jā, tie, kas pabeidz tālāk pēc vidusskolas. Un ļoti daudz izaug un viņi nespēja apvienot. Šo gadu laikā esmu ievērojis tādu kā ne problēmu, bet sākumā tīņi nāk, bet vēlāk jau, kad viņi izaug un sāk strādāt, tas sākās problēmas, un, protams, darbs ir pirmajā vietā, ēst visiem gribās. Bet man liekas, ka mūsdienās, vismaz man Jūrmalā, visiem sports ir, man liekas, kā mums uz krēkliem rakstīts, sportot ir stilīgi, un daudz pavalkās. Tas tiešām ir stilīgi, sevišķi MMA, man liekas. Ko tu varētu ieteikt jauniešiem? Varbūt. Jā, ko vispār varētu ieteikt jauniešiem? Kuri sporto vai kuri nesporto? Varbūt kuri sporto un varbūt kuri nesporto, varbūt ieteikt viņam sportot vai nesportot, vai aiziet tāliņu izdzert galā. Tad jauniešiem, kuri nesporto, kuri sēž mājās pie datoriem, kuri neko nedara un dzer aliņus, kā tu saki, noteikti pienāca laiks mainīties, jo man liekas, katram dzīvē ir posms, kad viņš kaut ko dara sliktu, un tad viņš kaut ko apzinās, ka kaut kas jāmaina. Man liekas, daudz cilvēku savā dzīvē grib kaut ko mainīt. Neviens jau nepiezīmes baigais ideāls un baigais sportists un viss. Es jums novēlu saprast,
kad sports tiešām tā ir laba lieta, tā ir jūsu veselība, tā ir jūsu nākotne. Un nepavēlti tieši labs piemērs. Man nāca viens vīrietis trenēties, viņam nesen piedzima meitiņa, ne jau kādu laiciņu apakaļ, un viņš teica, ka viņš grib būt labs piemērs savai meitai. Nevis sēdēt mājās pie datora, bet viņš grib būt labs piemērs, ka viņš sporto, viņš nodarbojas ar cīņām, un noteikti tas ir jādara, un es novēlu to izturēt un izdarīt. Tie, kas sporto, turpiniet, lai jums nepazūd motivācija, jo motivācija tā ir pati svarīgākiem jauniešiem. Ja sevišķi to var just vasarā, kad ir karsts laiks, citi labāk aiziet apēd arbūzu pie jūras, bet citi nāk un kārtīgi notrenējās un pēc tam aiziet uz jūru apēst arbūzu. Ja. Novēl turēt savu mērķi un nepazaudēt motivāciju. Atgriezīsimies atkal pie jauniņajiem. Piemēram, es sagribēšu pie teim trenēties. Tu mani paņemsi? Es to ņemšu. Es to noteikti paņemšu. Kā es parasti puišiem saku, man zvana un prasa, kā man nākt, nenāk, ko es vienmēr saku tā. Vienkārši atnāc un pamēģini. Ja, atnāc, pamēģini, kādu mēnesi kaut vai patrenēs, pamēģini. Ja, jo tu varbūt nezini, kas tev te sagaida. Jo daudzi baidās no MMA, tāpēc, kad pirmais, ko viņi dara, viņi ieraksta YouTube MMA. Pirmais, kas izmetās, ir brutāli MMA, un tur ir asinis, šķīst visu, un, protams, māmas to redz un saviem bērniem aizliedz, bet tā nav. Tā nav. MMA ir diezgan drošs sporta veids, mums ir pilna aizsardzība, un mēs esam ļoti draudzīgi, un mums ir tiešām ļoti maz traumas. Jā, nevajag baidīties, vajag nāk un pamēģināt, jo kaut kāds stereotips ir izveidojis, ka visi kaut kā baidās, bet ne. Atnāc un pamēģini, redzēs. Vēl tāds jautājums. Vai MMA arī iedalās, piemēram, kā cits sports veids, tur light contact, full contact, vai ir kaut kādi ierobežojumi? Jā, katra organizācija, kur organizē sacensības, ierobežo kaut kādus noteikumus. Sākumā mēs paši ļoti daudz arī tagad piedalāmies saucamie ļubīķeļi, jeb iesāce MMA, kur ir daudz kas aizliegts, pieņemsim partnerī nevar sist pa seju, jā, un ar elku, un ļoti daudz tādu ierobežojumu, jā, jo tāpēc, kad MMA Latvijā varbūt nav tik sen, un tad ar tiem noteikumiem ļoti uzmanīgi, viss tā pakāpeniski. Jā, katra organizācija būtībā nostāda savus kaut kāds noteikums, viņi tiesīgi to darīt. Mēs ļoti daudz piedalāmies Pankratионam, sveiciens Pankrationas federācijai, mēs ļoti daudz piedalāmies viņu sacensībās. Viņi ir līdzīgi būtībā kā MMA, bet tur iet klāt ķiveres slēgtās, kas ir būtībā drusku drošāk, un daudzi arī pavalkās par to, un tas ir ļoti, ļoti interesanti. Tad tāds jautājums vēl, kā tev ir ar treniņiem? Cik bieži nedēļā jūs trenējaties? Kādas ir maksas? Un es zinu, kur jūs atrodaties, bet vai mūsu skatītāji zina? Tā, vasaras periodā mēs trenējamies tikai vienreiz nedēļā, jo pieredze rāda, ka ļoti maz apmeklē, ļoti daudz strādā, un vasarā ir tā kā maza atslodzīta. Sezona mums sākās būtībā no septembra līdz jūnijam, tad mēs dragājām 3 reizes nedēļā, otdienās, ceturtdienās, sestdienās. Otdienās, ceturtdienās ir tīrais MMA treniņš, kas iekļauj sevī pārsvarā, tad mēs ņemam sākumā sitienu tehniku, vai dažreiz arī ar partneri sākam. Būtībā treniņā 2 daļas. Cīņu zemes un stand-upā sitieniem. Un sestdienās ir saucamās sparring dienas, kur mēs atstrādājām, kā kureiz pašā tie ir 9 raundi uz maisiem, kur puiši paši izpaužās, un tad sparring uz maisiem, sparring savā starpā, un tad cīņu uz zemes. Un sestdiena ir tāda praktiskā tāda diena, kur viņi paši izpaužās, mēs neko netrenējamies, bet viņi paši visu, kas saka, atkārto un dragā. Mēneša maksa mums ir 30 eiro mēnesī vai arī 5 eiro viens treniņš. Pirmais treniņš vienmēr ir bezmaksas, tā kā droši var nākt pamēģināt arī pat, ja, kā es teicu, baidās, nezinu, varbūt mani te piekaus vai man te uzsitīs aci. Tā cilvēki domā, bet vienkārši vajag nākt, jo mēs tiešām esam draudzīgi un visi beig forši. Tā kā es tev gaidu ciemos. Vismaz uz vienu treniņu. Ok, es domāju, mēs pieņemsim šo piedāvājumu, un es domāju, drīzumā mēs arī redzēsimies šajā zālē. Vēlreiz. Vēlas paldies Edgaram. Lūdzu, prieks, ka atnācāt, prieks, ka jūs kaut ko tādu darat un popularizēt sportu. Sportot ir stilīgi, un tas ir jāatcerās. Paldies jums par to. Skatāmies video mūsu kanālā, kā arī pievienojamies mūsu mājaslapā www.sportvei.org.